Mūsu raidījumā Labrīt Latvija turpinām stāstu par veiksmīgiem uzņēmumiem, kuri turpina attīstīties un cīnīties ar dišķibelēm. Šorīt Brīvais Vilnis, kurš risina problēmas un rada jaunu produkciju. Par to Renāte Ābelīte. Labrīt Latvija, mēs esam Salacgrīvā. Man aiz muguras ir Brīvais Vilnis, un šogad aprīlī Brīvais Vilnis svinēs 60 gadus. Brīvais Vilnis piedzima 1949. gadā. 60 gadu laikā Brīvais Vilnis ir ražojis dažāda veida zivju konservus, bet vislielāko ievērību ir izpelnījušās brīvā viļņa ražotās šprotes. Laikā, kad norisinās dažāda rakstura ekonomiskās problēmas, cīnāmies ar krīzi, ar bezdarbu, kā klājās šim uzņēmumam? Brīvais Vilnis jūtās tā kā visā nozarē, varbūt bišķi labāk, bet pašā nozarē ir ļoti bēdīga situācija. Protams, mēs bijām spiest samazināt darba dienu skaitu, mēs bijām spiest samazināt ražošanas apjomus un strādājušo cilvēku skaitu, bet izskatās tā, ka mēs patreiz turamies. Pirms 5 gadiem mums bija gandrīz maksāt nespējīgs uzņēmums, gandrīz 5 gadus mēs esam veiksmīgi nostrādājuši. Jāsaka tā, ka situācija nav viennozīmīga, viņa diezgan pasmaga. Tā kā pagaidām turamies. Strādnieku skaits no 800 samazināts uz 300, bet vadība tomēr turpina darboties un meklē jaunus kontaktus, sadarbības partners un galvenais domā par jaunām receptēm, kā pārsteigt pircējus. Gadā cenšamies izveidot kādu 1 vai 2 jaunus produktus, jo tas arī palīdz noturēties tirgū, būt savādākam nekā pārējie, mazināt konkurences spriedzi ar vieniem un tie pašiem produktiem, jo, ja visi ražo viens un tās pašas šprotes, tad viņas būs pārāk daudz un patērētāji viņas nespēs apēst. Tādēļ mēs mazliet domājam par to, kā varētu ražot citus produktus, līdzīgus no tā, ko mums dāvā jūra. Daudzi uzņēmumi, arī daudzās valstīs, ražo šprotes. Bet kas raksturīgs ir brīvā viļņu šprotēm? Tieši šo 60 gadu laikā uzkrātā pieredze uzņēmumā mums ir ļoti labi laboratorijas darbinieki, ražošanas tehnologi, kūpinātāji. Un tāpat ir sakārtots izēvielas iepirkšana no zvejniekiem. Mēs pērkam tikai no kvalitatīvākajiem zvejniekiem vislabāko zivi. Tāpēc arī mēs lepojamies ar savu produkciju gala rezultātā. Šobrīd Brīvais Vilnis savu produkciju sūta uz Franciju, Spāniju. Ir aizsūtīts piedāvājums uz Japānu un sākta sadarbība ar Ķīnu. Ķīna ir ļoti pievilcīga ar savu iedzīvotāju skaitu. Un tātad tirgus ir liels, paši mēs esam apmeklējuši izstādes un arī pašu valsti, bet viņiem šīs ēšanas tradīcijas dažādos Ķīnas reģionos ir dažādas. Dienvidos ir vienas, ziemeļos otrs, austrumos vēl kaut kas, un pašreiz ir ļoti grūti ieiet Ķīnas tirgū, jo tā produkcija, ko mēs piedāvājam, viņiem ir diezgan sveša. Sagaidot 60 gadu jubileju, Brīvajā Vilnī darbs nav apstājies. Galvenais – gādāt par pircēju, lai produkcija būtu garšīga un kvalitatīva. Es piedāvāju ēššprotes, varbūt tās neaizrauties, bet vispār tas ir labs produkts, pie kam viņu varētu uzskatīt par mūsu nacionālo produktu.